Labrīt, varam sēsties. Šīs stundas tēma ir uzlikta uz ekrāna. Kas ir labākais fizikas stundās, kas vienmēr ir? Eksperti? Nē, uzdevuma rēķināšana, tāpēc šodien ir rēķināt uzdevums tā. Lūk, mēs ņēmām par slīpu pielikt spēku, un šodien tad kaut kas arī par to būs. Bet pirms jūs tagad sākat kaut ko rakstīt, vai ir kaut kādas bīstamības ar slīpu pielikt spēku? Jā. Kas ir varbūt bīstamāks šādi nekā parasti vienkārši valkot horizontāli? Sēsies ar to priekšā. Kāda ir bīstama? Vai kur ir viens piemērs, ja piekabināt mašīnu klāt? Kas tur, kāda papildus bīstamība parādās? Mašīna nokrist? Viņi var nokrist arī horizontāli valkot grāvi iekšā un Tas, ka tam tas ceļ uz augšu, tas varētu uz leju. Jā, ka tur parādās papildus komponenti, kas vēl ceļ uz augšu, jā, un tur kaut kas vēl mainās, ne tikai velk horizontāli. Kas parasti notiek visos BMW video? Sānslīde, avārija, grāvas, un tad to jātiek galā. Kas parasti notiek traktoru video? Brauc taisni nekrīt. Var pa slīpumu. Cik es skatījos arī, traktors parasti kaut ko dumji izdara. Ja viņš saliek abas kopā, tad iznāk tas, kas tūlīt būs. Piemērs par slīpo spēku, kas notiek, ja viņi pieliek, jā. Es ceru, ka tur nav jācenzē tā valoda. Tur bišķi vienā vietā ir bišķi plusi pasaka. Es teiktu, šeit ir Bembis un te ir Rosa. Šobrīd šādā te leņķī. Viņš šobrīd pacels Rosa augstāk, kad ir slīpums lielāks. Es aizmirstu cilvēkiem ar vājiem nerviem, kad BMW neskatīsies. Es jau redzu, ka daži jau ģības gandrīz vajag. Nē. Tad, ja tiem, kam BMW vispār tos varētu dzirdēt kā kauli, tev tā kā kračs. Tāds sajūta dažiem. Arī ir. Kas bija tā kļūda? Varbūt ņemot vērā. Jā, uzrāpa ātri, bet ja spēks būtu horizontāls, vai tas iznākot būtu kāds? Viņam būtu laika apstāties, tagad rodas pārāk stāvi un nav laika apstāties. Jā, krossaidi. Un kā ir ar BMW priekšu svaru? Vai priekš tāpat spied uz zemi, kā aizmuguri? Priekš bija pacēlusies, jā, tad īstenībā priekšā bija gaisādē šī slīpuma, jā, un tad tā Bembis tā forši, tā ir. Lai šādi izlabotu šādu kļūdu, es teikšu to par kļūdu, jā. Ko vajadzētu darīt pirms sāk vilkt? Kāpēc? Tā būtu atbilde, kas skotājs, cik kāds malačs, vai ne? Vai kāds rēķina pirms tam? Nerēķina, jā. Protams, ka cilvēkiem ir uz pieredzi balstīts sajūtas, kas ir jādara, dažiem tās būs nākošreiz. Jā, bet
Ja nu tomēr gadās kāds, jā, mēs varam ņemt tālāk fiziku un aprēķināt, kas tad īsti mainās, un arī tādā veidā varbūt pat teorētiski spēt nojaust, jā, kas tur notiks. Un tas arī būs tas, ko mēs šodien darīsim. Un tātad, atceroties iepriekšējo stundu, ko mēs darījām iepriekš saistībā ar slīpo stāvu? Aprēķināt projekcijas. Mēs aprēķinājām projekcijas. Kādā veidā mēs analizējām slīpo spēku? Pēc kādiem kritērijiem vai gaitas? Ievies koordinātu sistēmu, iezīmēt projekcijas. Jā, tad mums bija algoritms. Kas ir pielietojams ne tikai šeit, bet arī citur. Tātad ieviešam koordinātu sistēmu, sazīmējam projekcijas, un mēs izgājām cauri šiem solīšiem, un arī vienu piemēru apskatījām. Un tālāk tad pielietojām, ka mums ir slīpais spēks, un sazīmējām šīs projekcijas. Un tad šodien mācīsimies šo algoritmu izmantot arī uzdevumu risināšanā. Piedomājot pie tā, ka varbūt nevienmēr mums vajag uzreiz visas asis zīmēt. Jā? Arī izanalizējot, cik no tā algoritma mums vajag varbūt kādu solīti, mēs varam nelīdz izdarīt, jo vienkārši nav vajadzīgs. Un tad šodienas uzdevums ar slīpo spēku pirmais prasa aprēķināt šīs projekcijas, ko mēs jau vienu uzdevumu paskatījāmies, bet šodien tādā kārtīgos uzdevumos. Un otrs tātad šie vēl spēki, kas tātad rodās šo projekciju dažādi veidi, tātad bērzas spēks un reakcijas spēks, cik lieli tie ir, un tad aprēķinot, kā viņi varētu ietekmēt šo gala situāciju. Tā. Dēram? Un tad pirmā uzdevuma es jums parādīšu priekšā, un uzdevums būs šāds. Šo uztaisīsim kopā, un tad došu jums maģi ķerties pie nākošajiem. Šeit arī ļoti svarīgs, tad būs arī situācijas zīmējums, lai mēs varam iziet cauri šim algoritmam. Tad mums ir uzdevums, un šis ir algoritms, tātad kā mēs uzdevumus analizējam. Tātad mums pietiek uzdevumā norādīt tos svarīgākos lielumus. Pēc gadiem, kad skatīsiet savu fizikas kvadri, uzmetot aci šeit, tad jūs varēsiet varbūt neatcerēties par fizikas nastas uzdevumu, pēc svarīgākos lielumus, kas nosaka šī uzdevuma būtību jums ir priekšā. Un tad sākam iet, tad izejot cauri šim te algoritmam. Pirmais, kas ir? Jā, mēs ieviešam koordinātu sistēmu. Mēs skatījāmies uzdevumos, kur mēs ieviešam uzreiz Y un X. Vai šeit ir svarīgas abas koordinātu sistēmas? Abas asis koordinātu sistēmas? Man liekas tikai X. Kāpēc? Tāpēc, ka jāprēķina ir bērzas spēks. Jā, tad mums ir bērzas spēks, kas ir vērsts pa X asi, tur, kur mēs ieviešam parasti X asi, jā. Un arī vilcēju spēkam šī te projekcija vajadzīga bērzas spēkam, kas darbojas pretī. Jā, tad mums pietiek nevis X un Y, mums pietiek tikai ar X asi šajā gadījumā. Iezīmējam, tātad X asi. Tā X asi ir ielieka tikai perspektīvas dēļ.
tālāk, kas sako? Aprēķini? Jāiezīmē projekts. FVX. Kā to zināji? Pagājušajā un mācīt. Tātad rekord, mums priekšā ievieš koordinātu sistēmu, iezīmē projekcijas, jā? Citādāk mēs pazaudējam, mēs sākam uzreiz rēķināt kaut kādas skaits, mēs tīši nesaprotam, ko mēs tur rēķinām, sākam vajag saprast, ko mēs rēķinām, tad iezīmējam projekcijas. Projekciju šajā gadījumā ir mēs tātad tikai vienu. Nu, tālāk, kā tad sako jau, ko tu minēji? Aprēķini. Aprēķināts. Jā, tātad FBX. Mēs jau noskatām iepriekšējā stundā vilcēja spēks reiz kosinus alfa. Tātad FBX ir 200 reiz kosinus 25 grādi. Nu, ko zina no galvas kosinus 25? No galvas? Tas jau domā. Nē, mēs tā šajā ieskatā vajadzētu zināt visam no galvas. Es uzlikšu tā vienu. Kā kalkulātoru. Bija joks. Jā, tad mēs izmantojam kalkulātoru. Jā, šeit tad kosinus 30, 45, 60 un 90 jau varbūt būtu vēlams zināt no galvas. Pat iesaku, bet šeit tad kalkulātoru palīgā. Un tātad atceramies, nopaļojumi ir rupjāk. Kā cik dzīves aiz komentārs? 3. Jo tātad tālāk pildot arī testus, ka jūs pildīsiet, jā, tā kļūda robeža, ja jūs nopaļosiet rupjāk, jūs vienkārši tā kļūda uzkrāsies tik liela, ka gala rezultāts būs pārāk liela novīz. Tātad. Un tātad tagad tas ir nopaļots, tad apmēram tālāk liekam 181. Ko mēs aprēķinājām, kas ir? To projektu. Kas ir FBX? Tās projekts ir. Jā, tas, ko mēs iezīmējām. Mēs sākumā iezīmējām projekciju, otrais solīts un trešais aprēķinām. Aprēķina formulu un ieliek. Liela tā naste ir, Valtor. Jā. Nu, tas tā kā jums 18 kg guļas virsū, jā? Nav tik traki. Ķīmijas grāmata nav tik smagi. Labi, un tālāk tātad nākšais solīts. Aprēķināt berzi, es neredzu, tur rakstīt aprēķināt berzi. Dažas spēku. tur Bet tā, tas, jā. bet ir vienmēr. Tad solīts ir iezīmēt visus zināmos spēkus. Jā. Tad mēs esam iezīmējuši projekciju, mums tagad jāiezīmē visi zināmie, ko mēs zinām. Konkrēti, cik gari viņi ir, nu tā kā cik lieli. Berzi? Ne? Vai mēs zinām tā uzreiz, neanalizējot, kas tur notiek, cik liels ir berzes spēks? Tikpat liels, jā. Nē, paiet, jūs jau sākat analizēt tagad uzdevumu. Bet te neanalizējot tagad dziļumā vai kustību. Nevar zināt, jā, ja tā, ja redzītu, tad nevar, ne? Nevar zināt, jo mēs paidām tikai sazīmējam to, ka mēs skaidri zinām un tālāk analizējam. Bet šo solīti izlaižam, mums jau ir projekts iezīmēta. Tālāk aizvien pie pēdējā solīša analizēt, tad nepieciešamās spēks izanalizēt, kas ir vajadzīgs, lai būtu tāda kustība, kāda ir. Un kāda kustība ir šajā uzdevumā? Kustība ir vienmērīga, līdz ar to kāds ir kopspēks? 0. Tātad par šo asi jābūt kopspēkam 0. Līdz ar to ir tas, ko jūs teicāt, tad berzes spēks ir cik liels? Tikpat. Tikpat, tikai darbojas tātad pretī. Jā, es jau gribēju tā iemānīt, nu kur tad tā sarežģīta aprēķina formula tagad berzes spēkam, bet viņš ir vienāds ar FTX.
Tā, tagad ir jautājuma laiks. Vai jautā tagad vai klusē līdz nākošajam jautājumam? Nav tad tālāk, tad jums būs kā parasti dot uzdevumu izvēlēties grūtības secībā. Atgādini, ja kādam ir vieglāk, tad tur būs uzdevuma teksti. Ja kādam ir vieglāk skatīties savā ekrānā, jo tur diezgan burtiņi, tur ir vairāk uzdevumus mazi. Tur vēl aizvien ir pieejama TRG100, tur ir mapīta par šo prezentāciju, tātad numuriņš, ja, kur iekšā varēsiet to tekstu redzēt. Uzdevumi tādi ir šādi, tad zaļais, kā jau parasti, tātad uzdevums kāds parādīt tikai skaidri citi, tālāk varēs jau višķi kaut kas vairāk nākt klāt. Varat izvēlēties un ķerties klāt. Ja vēl kādi jautājumi par šo uzdevumu, droši. TRG100, jātieks, varbūt veidi punktus TRG100. Skatāmies, vai pirmajā uzdevumā ir atšķirība no tā, kāda ir masa. Jā. Kāpēc tev rodas aizdoms, ka nav? Tāpēc, ka mums tajā piemērā nav nekas teikt par masu. Nu tad jau nevajag. Tad, ja jūs konstatējat, ka kādu lielumu nevajag, tad, jā, nav viss jāizmanto. Kā reklāmās parasti ir saraksts tāds lielums, kur lielākā daļa nevajag zināt. Vai tāpat vajadzīga informācija var iegūt darbē. Var, nospēst. Iznāk, vienkārši viņš ir iznāk no tāds kā vajag, jā. Kos, 35. Ir. Redzi kļūdi. Nav vispirms jāliek 35, bet tas ir jāspēj. Jā, Pagaidiši par šādi horizontālā veidā. Jautājums. Es pamēģināju arī iedzīvot. Jā, es kādu nevajadzētu būt, ka tā vajag, bet šajā gadījumā, ka diekļi noslēdz darīt. Gā pieņem 10. Jā, šajā gadījumā G ņemiet 10. Bet ja šodien ir ritīgi labi sajūta, tad ņem 9,8. Ja vēl labāk, tad 9,81.
Kāds bija jautājums? Zīmē cilvēku galvu. Cilvēks galva. Nē, tā ir saka, pazaudēt prātu, fiziskāli galvu. Bet tikai pierakstīt, ka ne to es nezīmēju priekšā. Tas tā ideja. Jā, tad laikas pēdējais iepriekš, arī esam šajā te. Protams, SGA būs vajadzīgs. Bet tas, kas mums jāprēķina, tad būs šis te. Jā, tas bija tas, kas ar kādu viņš šķieši. Sāciet pateikt, ka pirmajā uzdevumā jūs varat zīmēt, nezīmēt, jo tas ir identisks šim tikai leņķis, bet otrajā uzdevumā gan uzreiz zīmējiet atkal situācijas zīmējumu. Ar vai bez galvām, bet Pēc kā teikt? Ja jūs nevajag atrast. Nu, ja tev liekas, ka vajag abas zīmējumus iekšā, tad, nu, ja tu uzzīmēs liek, piemēram, kādu nekas slikti nenotiek, jā? Tā kā pamēģini, ja tev liekas, ka abas tu zīmējumus iekšā. Jā, pēc kā jūs lēk. Jā, tie uz leju. Bet tas sāņa mums nevajag. Nu, redz, tas sāņa mums nevajag. Ew! Tas ir vienalga, vai ir FVX vai FVY. Vienalga, kādā ziņā. Viss pilnībā, viss uzdevums. Ja ir tikai X-as, vai ja ir tikai Y-as, tad FVY ir izmantot. Jā. Ja tev ir tikai Y-as, tad FX tev nav vajadzīgs. Jā. Ja es pareizi saprotu. Nu, kā formulā FVX ir tas, FVY ir. Tā, parādi, kā. Tad, Šī tad gan vienkārši. Jā. Otrā uzdevumā, ja es piemēram uztaisu, ka ir tā Y-as, tas tā formula to pašu. Tikai izrēķināt tos tu grāmatus. domā, ka pielikt FVY ir FVRS kosins alfa? Jā. Vai tā būs? Tad varbūt mēs tā apsīt iepriekšējā stundā, kad mēs noskaidrojam, kā šo vienos FVY un FVY. Tas ir citā virzienā spēk, projekts ir citā virzienā. Līdz ar to, ka kaut kas mainīsies tomēr. Tajā otrajā jāzīmē. Tad kādā saka no 2, tad ir jāizvēl, kā tā kādā saka no 2 ir. To sākos. Tā, kur tev ir ievies vārds? Šī, kur ir projekcija? Tā ir projekcijas palīga. Tā kā konstrukcija ir par projekciju, tad ir nerāda, kur ir projekcija. Tā. Cik ir sinus? Vai tad man ir FVX projekcija iet no krūtīša galva līdz, kur ir tā projekcija? Jā, tad ir vēl visi šī teika projekcija, jā, tāda kā es jūs aprēķināju, tad tas tev ir. Jā, nu vajag pierakstīt to, tad es vienkārši skatās, ka 2,2, jā, tad būs kosīnas sinus 3,5. Nu, 35 grādi, vai to, otrais, jā, 45 grādi, jā, tad ir pareizi, jā. Jā, tikai jāiet pārāk, ka tas es tev būs. Kura? Jā, Viņi vērvēnīgi metri, tur sekam kvadrātā. Tātad, vai tu biji iepriekš? Mēs abi tev iepriekš? Lūk, šeit ir tiem solīšiem, kas ir tādiem pašiem, vai stāvīgi no tad iezīmē, tad šo iezīmē, es būtu līdz priekšā. Šajā iezīmē pēc diviem, nav pēc diviem.
Jā, tas ir otrais, jā? Trešais, jā? 20, jā? Bet skolai, ja ne... Es teicu, jā, tur ir tas ir kā reizes. Kāpēc 5x2? Šī projekcija, kāpēc 5x2? Tad tev jāuzraksta, ja tu uzliec šādu 5x2, tev blakus ir jābūt formulai FTX. Tas ir F. Un šis F ir kopspēks, bet tu rādi vienu projekciju. F ir kopspēks. Tur saskatīs visos virsmas, šis būs kopspēks, bet šis ir FTX, tā ir projekcija. Nē, uz spēku, te vajag jau Es parādīšu tad otrajam uzdevumam priekšā dažas norādes. Principā, vai tas ir otrais vai trešais, es šobrīd parādu to, ko mēs iepriekšējā stundā līdz kam tikām saistībā ar Y virzienu. Un tad varbūt jums tas palīdzēs tik galā ar otro uzdevumu. Tad mēs pagājušajā stundā par Y virzienu noskaidrojām šādas sakarības. Varbūt no tā jūs varat izspriest, ņemot vērā to, ka tad reakcijas spēks šajā gadījumā ir tas, kādu spiež uz virsmu, tā tādu pašu virsmu spiež pretī reakcijas spēks. Ar to būtībā šīs reakcijas spēks ir tas, pie kā ir jātiek, lai zinātu, cik ļoti spiež tā fizika. Jā, ir, man liekas, jā. Tad FR ir jādabū. Galva rezultāts ir reakcijas. Šis ir gravitācijas spēks, kā viņš Zeme viņu pievēlas. Bet tas nav gala rezultāts, tas ir starp rezultāts. Cik jau spēku? Jā, bet ar cik lielu spēku šobrīd spiežu? Nē, šādi. Cik lielu spēku spiežu galvu? Jā, tu nezini, ja šobrīd izmā nespiež praktiski ar šo kāju visu kompensēt. Ja šādi apsēžos, tad es ar visu šādi spiežu visu. Un šeit ir tāds, viņš ir daudz un izskatās, ka tas pocīts jau uz galvas, patiesībā viņš ir paraug uz augšu, viņš palīdz, jā. Tad reakcijas jāvienojas gravitācijas, ne? Jā, bet ko tad iegūs? Jā, tad rektori ir pareizi, bet jautājums, ko tad ir iegūs? Tas ir vienās ar spēlēm vārdiem, ja zīmām mēs vēl neesam notiksējuši, kā ir tas svars, tas ir svars. Svars ir tas, ar kādu spēku tu spiež uz ķermeni, izskats kāds gadījumā, ar kādu šis te objekts spiež uz virsmu.
Jā. Kur tālāk? Es aprēķināju F reakcijas un tālāk. Jāpriecājās, jo reakcijas spēks arī ir. Šajā gadījumā gan nav prasīts reakcijas spēks, bet tev ir prasīts, ar kādu objektu spiež uz virsmu. Bet kas to spēku, kas spiež uz virsmu, kompensē? Nu jā? Tad viņi pēc vērtības ir vienādi. Ja to, ja tu aprēķini reakcijas spēku, tu principā aprēķini arī to spēku, ar kādu viņš spiež uz virsmu. Es esmu noklusējis, kā viņi sauc, jā, jums ir pamatskolā bijis svars, ko mēs arī skatīsimies tālāk, bet tas ir jāiegāk svarīgi. Svarīgi ir saprast, kas ir vienāds reakcijas spēks, lai kas tas arī būs. Sanāk 88. Masa, 30 kg. Vēl jau nāk atklājas. Tev kāja, Emre ir daudz. Viņš mazāk. Viņš tev, kāpēc tas tā dara? Tu man mēģini, jo viņš neiesiet presē. Es tikai teicu, esmu Jā. Tikai rezultāts tev nav pareizi. Vērtība ir pareizi, rezultāts nē. Tur jābūt tā. Kaut kādai mērvienībai. Kaut kādai. No pasties citos spēkam kādu mērvienību atklāt citos piemēram. Nu jā, tas ir daudz spēks. Kā teikt, kas ir vērtības mūsdienās. Paņem pareizi. Jā, tā. Jā, man tas manēja. Tu kaut kāds ar citrāku kaut ko? Jā, man liekas, rēķini pēc savādāk. Kad jau radījāmies, Jā, bet es nevaru nomanīt. nevar, jā? Nu jā, tad tā neko. Es redzēju, kalkulātors vien nevar kaut kādu Čaukumās. Nu tad jā, nav kaut kā galvas. Vai ir citu kaut kādā? Varbūt vietot var pabraukt. Jā, viņi varētu tieši varētu. Es rakstīju, kā man. Jā, nav tā vispār. Nomierinies. Nepaņem no viņas pareizi. Jums arī pēdējā iespēja kaut ko pajautāt. Apmēram minūti. Kāpēc vēl tā sajūta godā? Es daudz lapiņas. Bet es mazāk nedomāju. Tagad viņš ir daudz. Jā, kamēr jūs pildīsiet mazā darbiņas, uzrakstīšu atbildes. Bet atbildes līdz ar materiāliem ir Eduspacā, ja kādam gribās piekdienas vakarā vai sestdien parisināt, jā, šie risinājumi arī ir pieejami. Tātad darām tā kā matemātikā no šīs puses. Pirmais variants, otrais variants, pirmais variants, otrais variants, pirmais variants, otrais variants. Jā, jums ir arī jāuzzīmē, paldies pie jautājumu. Ir jāuzzīmē arī situācijas zīmējums. Tas nav, nolīdšos tev, jā.
Situācijas zīmējumu lūdzu arī klāt. Veseli. Jā. Ja gadījumā kādam nestrādā sīva, tad kosīns, jā, kosīns 32. Ja teksts pabeigts, tad darbības ejot ārā uz stūrīšu un tad doties dzīvē, kur tad zvans ejot.